gribēju parādīt, kāds apjoms man ir sasnieguši baklažāni. Es maz nezinu, kas šitā bija pa šķirni. Vai man bija tas Black Beauty, vai nebija. Tur ir vēl viens paslēpies. Bet visiem nav tik liels visas tās ražas. Tāpēc, ka stādiņi man bija švaki. Ir kāds te apaļš. Un te dažāds šķirnēts bija. Paskaties, kā viņi lauka auga. Jā, šitas kaut kāds apaļš. Un šitie tādi tā kā parastie baklažāni. Man baklažāni ļoti garšo, bet man mazliet satriec tas apjoms, kas ir izaudzis. Negaidot. Es jau gribēju mest laukā tos stādus. Viņi bija tā kā īkšķi tik maziņi. Un ja izaudzē vēl normāls stāds, tā jau vispār. Vai ne, Rob? Te dillīts izstiepās un nometa visas tās diļu lapas, bet atstāja galvas. Tā kā marinēšanai man būs galvas. Ot. Te bitīts ņemās. Es to strīpu šito tādu neņem ārā. Viņi pati kaut kā plešās tie timjāni. Paši sasējās. Un tepat ir strops. Bits laimīgs. Reku strops. Te šitais te timjāns līdz vēlam rudenim. Es gan tur pusi nopļāvis, nevaru saprast, vai tas ir attaudzis vai... Viņš tā bišķi jāapgriež, bet kur tādu kvantumu griezīs, paņem trimeru un nopļāvu. Zemenes arī nopļāvu. Redzēs, kas tur būs, ja galīgi nekas nebūs, tad... Atsakot, viņus varēs ņemt laukā. Tāda lietiņa. Ot. Te man tādi sīkāki tomātiņi. Cik sīki tūlīt parādīšu, ot tādi. Es domāju, ka tā ir tas sārtās ogles. Šita ir Golden Konigina. Te ir Hartsfeuer. Viņš te varēja būt lielāks. Principā viņš te nav savā īstajā izmērā. Tad ir morītis. Nu, šie ir diezgan lieli sarkanie tomāti kaut kādi. Kādi, es nezinu. Ot. To viņu pārbaudīsim. Jā, tas ir viens tomāts stāds. Šitais viss ir viens tomāts stāds. Tomāti mierīgi guļ uz grīdas, jo grīdis savs. Tātad blakus tālāk nāk zelta gailis. Te ir zelta gaļa stāds visā krāšņumā. Šitā viņš ražo līdz pat augšai ļoti ilgi. Nu, kamēr nosauks, viss atkarīgs no laika apstākļiem. Un es izdomāju, kād es ielikšu šitos te maziņos visus dažādas krāsas. Zeltenis, sarkanis, tumšs. Un šitos garanos burkās. Kaut kādā marinādē. Un es te biju mazdārziņu grupiņā ielikusi baltos baklažānus. Un re, es domāju, ka tas ir sapnis, ka tādu nevar piepildīt, bet re, ka viņi ir. Ja man viņi diezgan daudz būs.
Tad es vēl gribēju garanos šitādas te. Bet es pateiktu tā, kad garaniem. Es neteiktu, ka viņi būtu attaisnojuši cerības, tāpēc, kad viņi ir tievi, līdz ar to tā miza iznāk diezgan daudz, lai gan, pats pa sev viņš ir diezgan garš. Ot. Tāds. Varbūt, ka nav nekāda vaina. Ui, viņiem tas lapas asas apakšā. Durekļim. Šitiem te strīpainajiem, es teiktu, ir dikti maz augļu virsū. Tā pārsvarā pa vienam es redzēju. Viņam jau varbūt tās, ka tā ir mans pašs vaina. Jāpiestrādā pie stādiem labāk. Šitam neredz nekā. Tas vajadzēja būt baltais. Putniņš ir vien. Ja man te zīlītes ir daudz, bet pietiek viņiem ēdamais. Es domāju, ēdamais nepietiek tur, kur notiek miglošana. Un kukaiņas nomiglo. Un tādi interesanti secinājumi. Mums jau te ir tā, ka mums te nekā nav apkārt, kas varētu miglot. Neviens, kas varētu miglot. Mums ir tikai pamesti krūmi. Te ir viens baltais. Es strīpainais, būs jau jātais vākšana. Nakts paliek augsts. Un man liekas, ka tie baltie, viņi tādi lieli neaug. Viņi tādi, maziņi ar viņi nav. Reku. Tāds oliņas foršas. Paprikas nākoši, kad stādīšu laukā. Vienu vāgu ar papriku, vienu vāgu ar lauku tomātiem, tiem Latgales agrējiem, jo tie tiešām ir agri. Laikam piemērot tieši Latgales reģionam. Jānogriež vēl ir saulespuķis. Man jau viņas nav tik daudz, lai tur vajag tur kādu ražošanu taisīt, tur kādu eļu vai kaut ko tādu. Tāda nolūka nav ķēpāties. Tāpēc, ka mēs jau neesam tā dikti uz ekošmeko. Mēs tādi vienkārši cilvēki. Ārē. Manuprāt, te kāds ir kaut ko ēdis. Nekas pa debes. Rīt bišķi vēl papļāvu, lai bišķi novākt. Un tā kā jāpošās uz, kā teikt, ziemas mieru, vēl ābolu bišķi jāpatājas kaut kas. Kaut kā tā. Tā pašreiz izskatās mans īris lauks. Šitie īris ir stādīti īris uz iedēšanas laikā, tie pirmie. Viņi zila mēli stādījies tā, diezgan bez lielas rūpības. Viņi nav apgriezti. Sakarā ar siltu savus laiku viņiem nav puvis praktiski, lai arī viņi netiek tīrīti īpaši. Šie ir stādīti augustā. Arī nav apgriezti, bet īris jau aug. Ar sakot, viss lauks ir apstādīts. Te ir mazliet palicis pāri, bet tas noderēs priekš tā, lai sazortētu, jo tur atkal kaut kas ir sajaukts, kaut kas būs jādala.
Tā tāda brīvā vietiņa. Lai gan es nezinu, nevaru galvot, ka viņa paliks tāda brīva. Jo pazīstot mani, var gadīties, ka tur kaut kas tomēr iesprāgst iekšā pavasarī. Bet nu labāk tomēr būtu, ja neiesprāgt. Jo ir vajadzīga tāda apkārtne. Vajadzīga ir kāda brīva vieta. Lai tā būtu ērti rīkoties. Tā ka, nu, secinājumi man ir tādi. Man patīk tie īris, kas ir stādīti ziedēšanas laikā. Redz, augustā viņiem ir jau diezgan garas saknes, un viņi ir tādi tā kā komerciālāki. Daudz cilvēki, kā teikt, grib ar tādām saknēm. Īris. Bet manā kaut tas šķiet neparocīgi, man patīk bez saknēm. Man patīk, ka tur nekas nepinās, nav jārok liela bedra un tam, kā teikt, saknes nav apžuvušas. Šeit tās saknes galīgi nav bojātas, kas ir bez saknītēm stādīts. Nu, ziedēšanas laikā saknītes praktiski nav. Saknes nav bojātas un rezultāts ir tāds. Viņi tiek uz savu pastāvīgo vietu un ir ļoti veselīgi, tikai briesmīgi biezi. Nu, priekš tā man tā brīvā vietiņa noderēs, lai te izretinātu. Jo sāksies ziedēt, tad es šitos atkal došu prom, kur zied. Un tā apmēram man tad īris. Laikam no šo pusi jānofotografē.